Hare
šodien mēs arī atzīmēsim īpašu dienu. Ja ceturtdien bija Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura atnākšanas diena, kas ir mūsu skolnieku skolotāju pēcticībā ļoti svarīgi. Tie, kas nezin, viņš atrodas tur, pa kreisi jūs redzat, tāpat viņš arī tur sēž. Goda vietā tas ir Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs, tas ir Šilas Prabhupādas garīgais skolotājs. Un viņš ir ļoti nozīmīgs mūsu skolnieku skolotāju pēcticībai vai sanskritā saka paramparē. Jo bez viņa šis viss nebūtu. Viņš bija tas, kas iemācīja Prabhupādam vai deva Prabhupādam norādījumus. Kad pirmo reizi Šila Prabhupāda satika, viņš teica, jūs tik labi, jūs jauni cilvēki, jūs zinat angļu valodu. Kāpēc mums nebraukt, sludināt uz Eiropu vai tur, kur runā angļu valodās? Un Šila Prabhupāda šo norādījumu paņēma savā sirdī, un es ļoti ilgi līdz kaut kādiem 50 gadiem, kad viņš jau tam visam nobrieda, un tad 60 gados viņš aizbrauca uz Ameriku, lai nes šo mācību. 6. Viņš aizbrauca jau. Tā kā tas ir tāda milzīga nopelns Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuram. Un šodien mēs par viņu parunāsim. Varbūt ne tik daudz par filozofisku, ko viņš mums atstāja, jo tas būs, kā viņš cīnījās visādiem interesantiem pulciņiem, kas tajā laikā bija. Bet vairāk es gribu, lai jūs saņem šo noskaņojumu. Pirms tam mēs atkārtosim no Mangala Čaram Gitara Gani lūkšanām. Shri Guru Vandanam Koritan Haracharana Dori Shri Bhaktisiddhanta Prabhupada Arayata Shiksha Guru Seva Vancha Kalpataru Kripakara Guchuha Vishada. Es noliecos ar cieņu pie savu garīgās skolotāju Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupādas lotuspēdām. Es arī pakanos visiem saviem šikša guru, kas ir kā vēlma koki, un lūdzu esiet man žēlīgs un apbrīvojiet mani no visām bēdām. Šajās dienās, kad ir ieradušies šajā pasaulē diženi garīgie skolotāji, kā jūs zinat, arī uz Bhaktisiddhanta Sarasvati atnākšanas dienu tika izdot pastmarka, 150 gadu viņu jubileju atzīmēt, un tas ir milzīgs gods. Bhaktisiddhanta Sarasvati joprojām Indijā ļoti ciena, tāpēc, ka viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kas sakārtoja filozofiju, un tie, kas bija filozofiski nepilnīgi, mazliet, kā saka, padzināja pa Indiju. Jo mēs tagad zinām, ja mēs nonāksim tajā laikā, ka bija 1874. gads, kad Bhaktisiddhanta Sarasvati piedzima, tajā laikā bija ļoti grūts posms. Ne tikai, ka tur bija anglikāņu kolonijas, kad ne tikai angļi sludināja savas lietas, viņi centās Indijas tradīcijas izdzīt ārā. Bija ļoti smags posms Indijai pašai par sevim, kad bija ļoti daudz cilvēkiem ticība grauta. Angļi apzināti grauja ticību, viņa skolas dzenāja, šos visu brahmanisko kultūru centās iznīcināt un visu. Bhaktivinoda Thakurs, Bhaktisiddhanta Sarasvati tēvs, viņš bija ļoti saistīts ar politiskām lietām, kā viņš bija, kas sanāk latviskā. Tiesnesis, jā, tur bija, un viņš bija ļoti augsts stāvošs persona, viņš arī visu to saskārās, un tas bija ļoti smags laiks vispār vaišnavismam vediskajai kultūrai. Jo bija ļoti daudz spekulācijas un ļoti daudz vaišnavu kautrējās, ka viņi vaišnavu. Jo pa viņiem smējās, iedomājieties, pa viņiem smējās, rādīja, kas jūs tur esat sentimentālis, tur visādas kustības bija tajā laikā, tur, kas cīnījās par neatkarību un kaut ko vēl, bija ļoti grūts, smags laiks Indijā. Un Bhaktisiddhanta Thakurs ir redzēja, ka viņš viens pats netiks galā. Bhaktisiddhanta Sarasvati tēvs redzēja, ka viņš netiks galā. Viņš man vajag palīgu. Es netikšu galā, pēc ka viņam bija jāstrādā. Bhaktinodam cik bērni bija? 14 bērni. 3 bija no pirmās sievas, kas atstāja 11, bija 11 no otrā. Tad ir 14 bērni. Viņš strādāja vispārējais. Un 4. bērns piedzima Bhaktisiddhanta Sarasvati. Un kad viņš piedzima, viņš ļoti neparasti piedzima. Mums ir jāsaprot šis tēls, ka šie smagi apstākļi, kas notiekās, un viņš ļoti lūdzās Gauranga, kungs Čaitaņa atsūt, man lūdz papildus spēks. Man vajag papildus spēks, es netiek galā. Viņš ļoti pazemīgi lūdzās, kas viens pašu šo misiju nevar izpildīt. Jo viņam bija skaidra misija, Bhaktisiddhanta Thakurs savās esejās, viņš norāda, ka viņam bija skaidrs, kas ir jāizdara.
Viņš jau tā bija uzrakstījis pāris grāmatas, pat nosūtījis uz Angliju cilvēkiem. Četaņa Šikšāmritiņš bija nosūtījis, man liekas, uz turieni, lai cilvēki zinātu mazliet, bet viņam neizdevās, jo cilvēki novērtēja grāmatas, bet nebija. Var arī to logu pievērt, jūt, ka baig kaut kā pūšana, es jūt, ka mēs varētu šeit viss sapūsties un nevarēsim kalpot pēc tam. Viņš jūta, ka ir grūti, un 4. bērns piedzima Bhaktis Dansara svatī, kā Bimo Prasāds. Bet viņš piedzima ļoti neparasti. Viņš piedzima tie, kam bērni ir dzimuši, noteikti tas ir lielākās bailes, ka kaut kas ar nabas saiti nebūs kārtībā, ka būs aptinusies apkārt vai kas. Bhaktis Dansara svatī bija aptinusies, viņam saita apkārt kā brahmaniskā šņora, šeit šņora tāda, viņam tā bija aptinusies apkārt, nabas saiti, kas jau liecināja to, kad ir piedzimis ļoti īpaša persona. Un bija atnācis pat astrologs tajā dienā. Un, kad viņš skatījās to kartu, viņš sāk lēkāt aiz laimes, viņš sāk klanīties. Viņš kāds redzēs Bhaktis Dansara svatī astroloģisko kartu, viņi ļoti neparasti ir. Tur rakstīt Jagat Guru, principā, skolotājs visai pasaulē. Tāpēc kā Prabhupādam ir rakstīts. Ka viņš būs skolotājs visai pasaulē, mācīs. Ja varbūt mēs tagad to nesaprotam viņa nozīmi, bet ar laiku ir aprakstīts Čārs mūsu, viņas skolnieki raksta, ka tikai pēc laika novērtēs diženas personas. Jo, ziniet, diženas personas novērtē parasti pēc nāves. Jūs zināt, diemžēl tas tā ir. Dzīves laikā ne visi baigi viņas godāja. Un tā, ka viņš atnāca, astrologs ieraudzīja kartu, viņš sāk klanīties un teica, jums ir piedzimis dižana dvēsele. Ļoti spēcīgs skolotājs. Pēc tam, ziniet, pēc pusgadu viņi dzīvo Džaganat Purī, jo tajā pilsētā Bhaktinota kurs bija, viņš tajā pilsētā bija tas, kas pārvaldīja Džaganat templi. Viņš savēdz strukturalizēja, viņi ievies sistēmu, viņš bija tā kā tempļa prezidents, mēs varētu tā formulēt. Un kas notikās tur? Pēc 6 mēnešiem, kad Bhaktis Dansara svatī viņa dēls bija piedzimis, Radhijātra notikās. Tik lielie rāti, kāds redzēja Džagana Purī tos milzīgos rātus, tā ir tā kā 5 stāv māja kaut kur. Jūs varat iztēloties lielumos, tie pamatīgi 3 rati. Un viņi brauca, un tur, kad bija Bhaktis Dansara, Bhaktinota, kura māja, tie rati apstājās. Vairs nevarēja pastumt. Tas notiekās, ik pa laikam aprakstīt ir Radhijātrā tāda notikuma, kad kaut kas īpaši tajā vietā ir, un Džaganāts izdomājas ir atpūsties. Un kas notiekās? Bimo Prasāds piedzimis mazi Bhaktis Dansara svatī, un viņa māte iznes ārā viņu. Viņa iznes ārā Bhagavati, šī Bhagavati devī. Viņa māte paņem bērnu un iznes ārā. Iznes ārā piedāvā Džaganātiem. Ziniet, savu bērnu ir jāpiedāvā dievībām. Tāpēc, kad viņi pieder viņam, mēs esam tikai tie, kas pieskat viņus. Tie nav mūsu īpašumi, kā brīžam mēs aizmirstam. Vai ne vecāki? Aizmirstās kaut kā. Un kas notiekās? Viņi piedāvā šo bērnu dievībām, un kas notiekās? Ziedvīt nokrīt no Džaganāta. Tā ir vispār tur... Tas nozīmē, ka vēl vairāk saprot, ka tā ir ļoti neparasta persona. Un kas notiekās tur pat uz rātiem, Bhaktinota kurs veic rituālu savus Anna prašanam, tā, kad mazo bērnu baro ar graudaugiem. Viņš šiem Džaganat Prasādu un dod viņam ēst. Uzreiz un visi saprot, kad tur vēl vairāk viss tā kā saskatījās, jo Bhaktinota kurs tajā laikā vienmēr bija tebļu prezidents, milzīga persona. Un viņš sāka saprast to, ka viņam ļoti neparasts bērns arī piedzimis ar. Un viņa dzīves gaidas ļoti neparasts vispārībā ir. Tas, ka visām personām ir ļoti neparasts gaida. Bet Bhaktis Dansara svatī, viņš man ļoti uztāpēc, ka viņš bija revolucionārs. Viņš izdomāja tik daudz jaunas lietas, viņš tik daudz jaunas vietas arī ieviesa, kad viss pret viņu cīnījās. Un viena no lietām, kas mums šodien ir ļoti svarīgi paņemt, jo tajās dienās, kad čāris ir atnākuši vai aizgājuši, mums ļoti svarīgi saprast, ko viņiem lūgt. Uz ko meditēt viņos. Jā, mēs paklausamies, jā, viena īpaša persona, visādus, jā, brīnums visādus veica. Ko tālāk ar to visu? Mums jābūt kaut kādai dziļākai meditācijai, kad tas uzrunā mūsu, ko mēs esam gatavi no viņa dzīves paņemt un ielikt savā dzīvē un mainīt. Un tāpēc mūsu garīgais skolotājs saka, mums ļoti svarīgi izdzirdēt šo skaņu, sadzirdēt šo saucienu. Kāds bija Bhaktinota kur un Bhaktis Dansara svatī, viņas sauc, viņiem bija skaļš sauciens. Tāpēc, ka viens no vārdiem, jūs zināt, Bhaktis Dansara svatī ir Simha guru. Simha, ko nozīmē? Lauva! Viņš tā bļāva, bet viņš nebļāva uz cilvēkiem, viņš bļāva uz maivadi, tie, kas netic Dievam, vai tie, kas domā, kad ir Dievs. Viņš uz viņiem bļāva un lamāja.
Un tas ir viņa bļāvieni, ja viņa bļāvieni jāsird arī mūsu pieticīgām mazajām sirstiņām šeit, Maskačkas sirdī. Mums ir jāsadzird, tas nav bļāviens tiem apkārtiem neticīgiem, tas ir bļāviens mums, lai mēs dabūtu no savas sirdi ārā šo ateismu, kas mūsos ir iedzīvojies iekšā. Ka mēs skatāmies spogulī un domā, tu esi labs, tu visu vari, tu visu izdarīsi, tu esi Dievs, no tevīm viss ir atkarīgs. Bet mums ir jāiedzer no sevīm ārā. Tāpēc šajā dienā, kā mūsu skolotājs saka, ļoti svarīgi no mums no sevīm dabūt šo ateismu ārā, kas mums ir iesūnojies iekšā. Šī pārliecība, un slavenā mantra, ko mēs entos gadus esam skaitījuši, es man mans. Mākat visu to mantru, vai ne? Ļoti populāra mantra, viņa jādabū ārā, jo bez Krišņa žēlstības mēs neko nevaram izdarīt. Ja, tur sanāk notiek vairāk kā 16 apri dienā pat. Ļoti populāra mantra. Un kad viņam bija 7 gadi, Bhaktivinoda kurs bija ļoti neparasts, varēja redzēt 7 gados, jo viss bija bērni kā bērni 7 gados. Viņš ko darīja? Viņš palīdzēja savam tētim. Viņš zināja Bhagavad Gītu runā no galvas visu. Viss pants no galvas zināja sanskritā ar visiem tulkojumiem. Viņš palīdzēja tētim rediģēt grāmatas. Mēs 7 gadu bērnam. Viss priekšā Elīna ir, jā. Jums meitas arī varēs palīdzēt rediģēt. Bet mēs zinām, viņš neparast persona. 7 gados viņš saņem, viņam tēvs iedod principā mantru, ko skaitīt, viņš redz. Un kad bērnam kaut kas jāsāk progresēt, un kad bērnam vajag mantru, un tēvs viņam iedod principā pirmo iesvētību, mūsu sapratnē iedod Harinām Dikšu. Iedod inisāciju, principā pirmo, bet viņš negribēja viņam dot inisāciju, tāpēc, ka tajā laikā bija ļoti daudz dažādas skolas un saucās pēctecība. Varbūt esat dzirdējuši, ka tā kastu sistēma, ka, piemēram, ka templī, kad nodod Gosvami sistēma, viens otram nodod pēctecību, kas seko, piemēram, ir templī prezidents, tad viņš savam dēlu, viņš arī būs templi prezidents. Un viņš ļoti negribēja, lai šī pēctecība būtu kaut kādu, un viņas varētu mazliet tā kā kritizēt. Un viņš teica savam dēlam, ka es nevaru dot tev inisāciju, bet es tev dodu mantru, ko skaitīt. Tev jāskait mantra ir, Hari Krišna. Bet tu esi iesvētību tev neiedošu, viņš iesvētību viņam neiedeva. Viņš iedod tā kā lai mantra, lai viņš skaitītu. Un ko viņam tēvs vēl iedod kurmas dievību. Jo kad viņi dzīvo vienā vietā, pēc tam pārvācās tur, viņi atrod kurmas dievību. Kas ir kurma? Jā, bet kāds avatāra forma? Un kurš atcerās, ko bruņurputs simbolizē, Prabhupāda raksta komentāros? Ko? Viņš māk jutekļus savaldīt. Spējat iedomāties? Jo Prabhupāda raksta komentāros, kurmi ir tik īpaši, ka tā kā vajag viņš ievāk jutekļus iekšā. Viņš nesaskarās materiālo pasauli. Tāpēc nebija tā parasti, kad viņam tik iedot šī dievība. Jo Bhaktisiddhanta mēs tālāk uzzināsim, viņš bija ļoti neparasts ar ko? Ar to, ka viņš mācīja jutekļus ļoti labi savaldīt. Viņam šī dievība tika iedot. Un viņš kalpoja šai dievībai. Un viņam arī tika iedot arī Nrisimhas mantra. Tētis viņam iedeva. Un jau tā, ka viņam bija 12 gadi, viņš bija tik gudrs grāmatās vispārībā vediskajā filozofijā, viņš klausījās tēta lekcijas. Viņam bija jāpild mājasdarbi, viņš nepildīja mājasdarbs. Viņš klausījās vienkārši, ko tētis lāsta, Bhaktiras Amrita Sinhu vai pat Jāvalī vēl kādas grāmatas svētās. Viņam neinteresēja. Bet skolā viņš bija teicamnieks. Pats interesantākais. Viņš skolā ļoti ātri viss saprat, bet viņam nebija nekāda pieķeršanās materiālām lietām. Viņš ir kā mācījās, jāmācās ir. Tā kā mums arī varianti bērniem jāmācās ir. Bet, lai nepieķertos, ka tā ir augstākā zinātne, mums tikai viena zinātne ir kāda. Domāt par Krišnu nekad neaizmirst. Viss, kas mums jāiemācās. Pārējās viss ir, kā mans draugs saka, nianses. Niansi. Detaļas, kas mums īstenībā nav tik svarīgas. Un viņam bija ļoti arī interesanti, ka viņam bija fotogrāfiska atmiņa. Bhaktisiddhanta Sarasvati, principā, visu kvilis viņš reiz atcerās. Ir tādi cilvēki, joprojām starp Vaišnaviem tādi cilvēki ir, kas vienreiz zilas, vienreiz visu atcerās. Varbūt mums līdz galam tas nebūs. Nebūs, jā? Vēl nav. Stabili nav, jā. Tāpat kā ir viens no minējumiem, ka Bhaktisiddhanta Sarasvati iemācījās angļu valodu 3 dienās. Viens minējums, ka viņš lasīja Šekspīra grāmatas bibliotēkā, otrs bija, ka viņš izlasīja vārnīcu.
Tāpēc viņam kaut kāda Harvards vārnīca, viņam bija ļoti sarežģīta angļu valoda. Tāpēc minējam vai nu Šekspīrs, vai nu vārnīca. Jo, ja viņa grāmatas jūs palasīsiet, un viņa termins, viņa ļoti sarežģīti termini ir. Ļoti sarežģīti termini ir. Viss gatavs virtuvē ir? Jāni? Kontrolē, jā? Man viss kontrolē. Tā kā viņš bija tā ziņā, ka viņš jāsaprot, kad jau tajos apstākļos viņš jau bija tāds tā kā mūsu apziņā tāds indīgo bērns, es nezinu, kaut kāds jau wunderkinders. Jau jāsaprot, ka viņš bija ļoti neparasts. 12 gados viņš jau bija tik labi iemācījies sanskritu principā un astroloģiju, ka viņam piešķīra titulu Siddhanta Sarasvati. Ir tāda titula Indijā, ko piešķir. Un Siddhanta Sarasvati tas, kas pārvalda garīgās zināšanas. Tas, kas principā ļoti labi Siddhantu zina vai filozofisku sistēmu zina. 12 gadu atceraties. Dažiem no mums te ir jau vairāk kā 30, dažiem jau vairāk mazliet vēl virs 30. Mēs joprojām neesam iemācījušies vienu pantu no Bhagavad Gītas, nevaram izrunāt pareizi dažas mantras, vai ne? Ja, tur 12 gados jau cilvēks bija sasniedzis kaut kādu pilnību, ka viņam piešķīra titulu milzīgi. Un kas vēl notiekās? Viņam bija problēma tāda, ka viņa no bērnības viņš nevarēja ciest, ka muļķības runā. Tik līdz dzirdēja muļķības, viņam bija grūti, viņam sašķiebās sevi, viņš sāk strīdēties visiem skolotājiem skolā. Tas, kas astroloģija, viņš bija ļoti spēcīgs astrologs tajā laikā, tik līdz viņš redzēja, ka kaut ko ne tā runā, viņš sāk labot. Viņam bija ļoti grūti klausīties muļķības. Ir tādi cilvēki, kuram sagriežās ausās, zin, ka ir tādi muzikanti, šķībi dzied, viņam dzēs tā. Es nevaru, sitās ārā. Grūti dzīve, bet viņam arī bija grūti dzīve, bet viņš nevarēja dzirdēt, ka runā muļķības. Viņam bija ļoti grūti. Arī ir stāsts, kad Bhaktivinoda Thakuram bija skolotājs, kas atnāca, un viņš bija mazliet novirzījies no filozofijas. Un tā, kad viņš atnāca, viņam viss klanījās, un Bhaktivinoda Thakuram dēls, mažais bīmā prasāts, sēdēja un neko nedarīja. Un viņš kāpēc viņš neklanās? Un viņš uzreiz pieceļās un aizgāja prom, pēc ka viņš nevar ciest sahadži. Sahadži nozīmē, ka tu lec augstāk pa savu dibeni. Tas nozīmē, ka tu centies imitēt garīgas emocijas, ka te viņas nemaz nav, tu viņas tēlo. Indijā varbūt, kad būsiet redzējuši to, kad ir īpaši Švaršanā, tur ir vīrieši ar ūsām un bārdām saģērbās sārī un lēkā. Ka viņi ir golpī, Vrindāvans meitenes. Un tajā laikā tas arī bija populāri. Mums Rīgā arī reiz bija tāds notikums, kad mēs no rīt dziedam lūkšanas un pēkšņi ienāk tāda palielāka sieviete visiem liekas tāda. Ienāk iekšā, mēs skatāmies, bet viņi ir bārdi. Un mēs saprotam, ka tas ir vīrietis, kas ir saklausījies augstāko filozofiju, bet nesaprot, kas tas tāds ir. Tas par sahadžiju. Un tas ir Bhaktivinodas ļoti sitās iekšā. Un laika jau ejot, ka viņam piestājās 15-16 gadu, Bhaktivinodas iestājās Sanskrit koledžā. Viņš iestājās koledžā, bet viņam arī grūti ir mācīties. Saprot, viņam grūti mācīties ir. Viņš mācās, un viņš saprot, ka kaut kas vairāk jādara iekšā cilvēkam garš ir. Viņš aizgāja uz biblioteku, izstudēja visu biblioteku, visi filozofus bija izstudējis. Ne tikai austrumu, bet arī rietumu filozofs viņš ļoti labi pārzināja. Pēc, ka Bhaktivinoda Sarasvati, Bhaktivinoda Thakuram grāmatu, es jums iesaku visiem izlasīt, fantastisku grāmatu, saucās Četaņa Šikšāmrita. Tā ir vienkārši fenomenāli apkopota Vaišnava filozofija un tik vieglā formātā ļoti koncentrēta, fantastiska grāmata. Viņa krīviski pieejama latviski, vēl Mārtiņš nav iztulkojis, bet gan jau būs. Rītdien, ja. Un tad, kad viņš iestājās tā koledžā, viņš mācās pāris gadus, viņš uztaisa savu klubiņu, saucās Čirakumaru Sabhu, viņš uztaisa klubiņu, ko nozīmē Augustīniešu asamblēju. Un kas tur notiekās? Tur iestāties var tikai tie, kas ievēros celibāti. Mēs koledžā jauniem pušiem iesaka, tur iestāties, ja ievēros celibātu. Un viņi tur sanāca kopā un apspried svētos rakstus reliģiskos. Bet bija problēma tāda, ka viņš pēc tam viens pats palika, jo vispār aizgāja prom. Nespēja izsekot visu brahmačars askēzē, celibātam, viņam bija problēmas, viņš aizgāja prom. Un pēc tam viņš ko dara, viņš saprot, ka jāiet prom ir. Viņš saprot, ka jāiet prom, jo viņš saprot, ja turpinās šeit mācīties, man liks precēties. Tāpēc, ka, zin kā vecāki, tu gudrs esi, un tu paskaties, un gudri džeki pieprasīt, vai ne? Tajā laikā vecāki izprecināja, viņš saprot, ka ir izprecināti. Viņš saka, nebūs.
viņš aiziet prom no skolas. Un tad ļoti interesants gadījums, noteikti vairums no jums ir dzirdējuši par šo mango, bet nevienmēr viņš ir aprakstīts diezgan labi. Tāpēc, kad ir vēstule Bhakti Stansara Svatī, kas aprakstīja, ka Bhakti Stansara, kad viņš neēda, viņš principā mango neēda no 20 gadiem. Pēc, ka ir viena vēstule Bhakti Stansara Svatī rakstīta, kur viņš raksties mango neēda 22 gadus, un tad viņam bija 42 gadi. Un kā tas viss notikās? Bhakti Stansara Svatī viņš atradās Yoga Pitā, un viņš aizgāja uz... Bet nav svarīgi, cik viņiem bija gadi. Daži saka, bija 2 gadi, daži saka 4 gadi, kad viņš atrada mango. Nav būtība, bet tas parāda viņu juktu vairāk viņa atteikšanās. Viņu vairāk atteikšanās no lietām, kas nav piedāvāts Krišnam. Un kas notiekās, viņš aiz uz Jogapitas templu un decembris ārā. Viņš ieiet templī, viņš ir pats, kā varētu dievībā mango piedāvāt. Un ko tas nozīmē tiem, ka mājā dievības ļoti labi saprot? Kā es pats gribētu mango? Viņam kaut kā tā ideja parādās, viņš iet iekšā Pudžāri istabā, tur saprot decembris, tad decembrī nav mango. Viņš iet iekšā un nav mango. Un viņš tāds, ko. Pēc kaut kāda laika, kas notiekās, atskrien templi Pudžāri un nes viņam mango, kas normāli smaržo nobriedis mango. Un viņš, kur tu dabūji? Viņš, kā man viens mazs puisēns atnes un teica, lai atnesot tev. Joga Pitā, tajā dzimšanas vietā, kur... Un viņš sāk raudāt un paliek dusmīgs. Viņš ātri aiznes dievībām piedāvā un apēdiet. Un ko tas māca? Tas māca to, ka Bhakti Siddhanta Sarasvatī, pirmkārt, viņš saprata to, ka viņš gribēja mango ēst. Uzreiz gribēja nepiedāvāt aptuveni Krišnam, bet kas pats svarīgākais, viņš aizņēma Krišnu kalpošanā saviem jutekļiem. Saprotiet? Tad mums ir ļoti augsts mācība, kas mums jāiemācās. Brīžam mēs piedāvājam dievībām ko? Tas, kas mums garšo. Vai ne? Esat pamanījuši? Nevis tas, kas dievībām garšo, ir aprakstīts. Tas nozīmē principā, ka mēs liekam Krišnam sev kalpot. Bhakti Siddhanta Sarasvatī nevarēja to pārdzīvot. Čak no šīs dienas mango nepieskaršos un neēdīšu nekādā veidā mango vairāk. Man sev jāsoda savu jūtekļu. Tā kā tie, kas piedāvā kvasu un čipšu, padomājiet par to. Boršs esot autoritīvs, Krievu vaišno saka. Daži maharaģi saka, ka esot vesela vieta, kur Krievu vaišno nonāk garīgā pasaulē. Viņam tikai Krievu māja esot tur. Kur ir boršs, saļonka, tur viss esot. Skāp barinētie guri, tur viss esot. Sojušiks arī esot tur, tā kā viss kārtībā. Bet pēc būtības Bhakti Stansara Svatī māca mums šo gudro lietu, ka mums jāsaprot, ir, ka mēs nevaram ļaut, lai Krišna kalpo mums. Un mēs kalpojam viņam. Un tas šis notikums viņa dzīvē ļoti liela iespēja atstāja, un tā ir ļoti liela mācība arī mums. Pēc tam, ka viņš jau bija kaut otrā gadā, viņš pamet skolu pilnībā. Un viņam ir tāda slavenā frāze, kad viņam viss lūdzās, lai viņš nepametas, ko viņam bija dekāns, jau iecēlis viņa pa astroloģijas katedras vadītāju aptuveni jau. Viņš tik labi zināja, un viņam astroloģisko grāmatu joprojām izmanto, lai mācītos astroloģiju. Joprojām izmanto. Viena no fantastiskām grāmatām, kas ir sakārtot, ļoti sarežģīti, tiks ir pētījuši. Un kas viņam ir? Viņam ir tāda slavena frāze, ka viņam dekāns prasa, kāpēc tu prom. Viņš saka, es nepiedzimu šajā pasaulē, lai zvaigznes skaitītu. Es piedzimu, lai kalpotu Krišnā. Dzīve ir īsa. Šis neskaitīšu zvaigznes, kur atrodas un kurš kad piedzims. Krišnam jākalpo ir. Bet viņš atgriezās pie astroloģijas, tāpēc, ka Džaganādās Babadži, jūs redzēt, pirms 6 Gosvami, tas, kas nodzīvoja kādas 120 gadus, viņš tāds salocies, visās bildēs viņš tāds salocies, tur pirms altāra tāds, kur mums maz vīrieši tur ir. Viņš ir pirms 6 Gosvami, un Džaganādās Babadžiem palūdz sakārtot, ko uztaisīt kalendāru, lai zinātu, kad ir pilnmēnesis, viss pārējais, kad augoši mēnesis, viss datums saliek pareizos astroloģis, kur ir dzimis. Un pēc viņa kalendāra, principā, mēs joprojām vadamies. Viņš sakārtoja kalendāru speciāli, atgriezās pie astroloģijas, lai mēs zinātu, kur kas atrodas, lai nebūtu spekulācijas, jo viņš ļoti labi zināja to. Un pēc tam viņš saprot, ka viņam kaut kur jāiekārtojas. Viņš jau nebija ne brahmačarīs, nekas. Viņš bija vienkārši parasts cilvēks, principā ļoti intelektuāls. Viņš kaut kur jādabū vienkārši darbs. Man vienkārši uzturēt savu ķermeni. Un viņa tēvs iekārto vienam valdniekam Tripūrī. Valdniekam iekārto viņu par tas, kas sakārto ģimenes kroniku vai ģimenes to cilts koku vai kaut ko tur vēl.
Viņš atstāja ķermeni, šis valdnieks, bet viņam padomnieki paprasta, viņš apmāca viņu bērns valdnieku bengāļu un sanskritu valodā. Bērni viņam ļoti pieķerās. Bet viņš pēc kāda laika saprot, ka viņš ir atstrādājis kaut kādus, cik viņš ir atstrādājis, kaut kādus pāris gadus bija atstrādājis. 10 gadus bija, kur atstrādājis, 8-10 gadus, kā kurš saka. Viņš bija atstrādājis un jau 1905. gadā viņš saprot, ka jālaiž prom ir. Viņam valdnieks saka, varbūt neip prom. Viņš kā, es visu esmu izdarījis. Esmu ielicis jūs bērniem iekšā bakti latu bīdžu, bakti sēklas, viņos es iesējis esmu, kas vēl man jādara ir? Čuk un laiks doties prom ir. Viņš iet prom, bet viņam valdnieks ko izšķir? Viņam valdnieks piešķir pensiju mūžu garumā. Tā pensija nebija maza tajā laikā. Ka viņam vairs viņš neko nedarīt, vienkārši viņam pensiju priekšlaicīgi piešķir. Mums, man liekas, ugunsdzēsējiem, kam tu vēl piešķir priekšlaicīgas pensijas, vai ne? Baletdejotājiem piešķir, jā. Ne, tas nopietni. Piešķir pensijas vispārējais priekšlaicīgi, bet viņam uzreiz piešķir, un tā bija ļoti laba pensija tā laikā. Viņš palieto to pensiju 3 gadus, 5. Viņš pēc tam atsakās no tās pensijas. Viņš atsakās. Un kas notiekās? Viņš sāk no 97. gada, viņš sāk ļoti stipri ievērot 4 masu. 4 masti tie 4 mēnešu lietas sezonā, kas ir ļoti smalki aprakstīti. Tur neskujās, ēd vienreiz dienā, nagus negriež, nekur asins nevar tajā laikā, visu neko parādīties. Daži pat zobus nemazgā tajā laikā. Tur ir ļoti smalki aprakstīts, kurā laikā var ēst un vispārējais ļoti smagi saskies. Mums Indra babā veic šī saskies, vēl pāris vaišņokojas, kurš ļoti grūts, sūrs saskies. Un viņš apņemās, kā viņu ievērot. Bet viņš vēl neskaita svētos vārdus, vienkārši viņš ievēro askeres ļoti nopietni. 98. gadā viņš tiekās ar Gaurika Šordās Babadži. Gaurika Šordās Babadži viņš daudz biedrojās ar Bhaktinu un kur Gaurika Šordās Babadži ir Bhaktisiddhanta Sarasvati tāds 3. no labās. Viņš satiekās, viņu pirmo reizi ierauga, viņš nenormāli viņam pieķerās. Viņš pieķerās kaut kā. Un pirmo reizi, kad viņš ierauga, Gaurika Šordās Babadži viņu ierauga, viņš viņam uzdāva ko? Striķi ar mezgliem. Viņš skaitīja džapu uz mezgliem. Viņš paņēma striķi, saskaita mezglus un skaitīja džapa malu uz viņas. Un viņš viņam uzdāvina. Viņš uzdāvina viņam tos, dažās vietās mīnes, es gribu grāmatā paskatīties oriģinālā, kad viņš uzdāvina viņam tādu tīģeru cepurīti, no tīģeru sāda tādu cepurīti smieklīgi. Bhaktisiddhanta Sarasvati uzdāvināja, ko viņš bija saņēmis no savas skolotāja, Bhagavāna Dās Babadži bija saņēmis, Gaurika Šordās Babadži. Un to cepurīti, viņam iedomā, ko vēl iedod groza ar parfināriju, ko kalpo dievībām. Kā Mahaprasāda Gaurika Šordās Babadži viņam iedod. Viņš ir kalpo dievībām. Un viņš ļoti viņam pieķerās. Viņš saprot, ka šis ir tiešām autoritīva persona, ka viņš viņam kalpot. Tev надо перевести, наверное, да? Нет? Хорошо, простите. Un viņš ļoti pieķerās un skolotāju. Un 1900. gadā, kad viņam bija cik 20, cik gadu? 26 gadu, viņš pirmo iesvētību saņēmis. Bet saņēma viņš arī ļoti neparastā veidā, jo Gaurika Šordās Babadži nepieņēma skolniekus. Un viņš aiziet pie viņa pirmo reizi, viņš saka, es gribu iesvētību. Kurš tas ir? Un tas ir trešais sanāk. Aiz Bhaktisiddhanta Sarasvati no kreisās. Tur pēc tam ir Bhaktinu un kurs, un pēc tam ir Džaganādās Babadži mūsu paramparā. Un kas notiekās, viņš prasa iesvētību. Un Gaurika Šordās Babadži skatās, un viņš ka netpaņš, jā, labi, es tur paprasīšu kungam Čaitaņam meditācijā. Viņš pēc kādu laiku paprasīju, es aizmiršu paprasīt. Pēc tam vēlreiz paprasīju, vai es arī aizmirsu. Un trešais viņš saka, viņš man neko nābildēja. Un ko Bhaktisiddhanta Sarasvati dara, viņš kā manai dzīvē nav jēgas. Kāda jēga man no skolotājs? Kāda jēga, ja es neesmu tajā skolotāja pēcībā? Kāda jēga manas dzīves ir? Es te kaut kāds gaisa skābekļa pārstrādātājs būšu. Viņš ir kas iešķis līdzinātos. Man dzīvē nav jēga. Un Gaurika Šordās Babadži un Bhaktinu kur saprata, ka tas ir, ja viņš tā saka, tad tā arī būs. Viņš saka, stop. Un Gaurika Šordās Babadži skolotājas
viņš saka, ka viņš iedos iesvētību, bet ko viņš saka? Viņš saka, tu esi mans kungs. Jo Gaurka Šodats Babaģi, jebkur satika, viņš šeit prabū. Jebkur satika prabū nozīmē ko? Kungs. Tu esi mans kungs, prabū. Viņš viss vērtē augstāk. Un ko viņš saka? Ja es tev pieņemšu par skolnieku, tu esi mans skolotājs. Viņš sāka viņam klanīties. Un ko viņš beigās izdara? Viņš sāka skaļi braukāt, lēkāt un ieliec gangā ar visām drēbēm. Un pats interesantākais, ka viņš ieliec gangā, viņu nevarēja atrast. Viņš pazuda. Un viņš pēc mēnesi izlīd ārā no gangas slapš. Čak tagad esmu attījies beidzot. Es saprotiet, ka viņš bija ļoti neparasts persona, jo tajā laikā tās personas, jau ziniet, Bhaktisiddhanta Sarasvati bija nenormāli gudrs. Nenormāli izglītots. Gaurika Šodats Babaģi bija, kā grāmatnē, analfabēts. Principā mēs skatāmies slēdzienu, viņš bija analfabēts. Viņš vispārībā nezināja svētos rakstus, pietināties, it kā izlasīt, bet viņš runāja tikai svētos rakstos. Viņš viss gudrākās grāmatas zināja, bet no kurienes? Hari Krishna. Saprotiet? Bet pilnīgi viņš pieņem pilnīgi vienkārši cilvēku, pilnīgi vienkārši. Viņš izvairījās no cilvēkiem. Gorštāds Babaģi atceraties, ka pie Gorštāds Babaģi atnāca viens grihastu, viņš kā man progresēt garīgā dzīvē? Viņš teica, no rīta pamodies, nomazgājies, noskaidr džapu, pēc tam uztais ēst, pabaro savu sievu un ēd atlikums pēc tam no viņas šķīvas. Tā tu garīgi progresēs. Tā bija viņa norādījuma grihastām. Dzirdējāt vīrieši, ja? Gatavojiet ēst un pēc tam ēdiet atlikums, ko sievas atstājuši. Ko? Atlikums no ēdieniem, kas palikuši. Ja viņi kaut ko atstāja žēlstirdīgi. Tā ir Gaurka Babaģi norādījuma grihastām ģimenes cilvēkiem. Viņš daudz no viņa izvairījās, viņš ļoti neparasts, viņš lamāja visu kaut ko, viņš bija ļoti neparasts. Tāpēc arī zinu, ka viņš bija vienīgais skolnieks, taču saka, bija vēl skolnieks, bet Bhaktisiddhanta Sarasvati viņš uzsver, ka esam vienīgais skolnieks, jo seko viņa norādījumiem. Un pēc tam, kas notikās, viņam iedod garīgo vārdu, Varša Bhavani Devi Dayita Dās, viņam iedod vārdu, viņam nebija vārds Bhaktisiddhanta Sarasvati, tas bija tituls. Viņam garīgais vārds ir Varša Bhavani Devi Dayita Dās, uzticamais mījoties šim Madhaharānī kalps. Mēs tādu vārdu iedod. Analfabēts skolotājs. Tas vienkārši wow, rāsa, tur ir dziļākā attiecības ar Dievu. Un tad jau 1905. gadā sākās viņa jau rotaļas. Viņš saprot to, kad viņš saņems iesvētību, viņš saprot to, kad viņam ir viņa tēvs aizsūt prom, viņš tur salecās ar vienu tajā laikā ļoti augstu personu. Viņš sākumā bija draugs, bet viņš sāka sludināt savus mantras skaitīt. Viņš lika vienam savam skolniekam pārģērbties sārī staigāt, teikt, ka viņš ir Lalita. Viņš saprata, ka tā ir Sahadži. Un viņš ļoti kritizēja. Jo Bhaktisiddhanta nevar izturēt. Un viņš bija ļoti ietekmīgs tajā vietā. Un Bhakti no tā kurs teica, ka tev laiks prom uz Maipūru. Atrodies šeit, tāpēc, ka tad bīstam tavai dzīvībai. Jo tajā laikā jūs saprast, Indijas izskatās ļoti mīļi un patīkam visiem. Bet tā, ka viņiem ir rasborkas, ka tur iet vaļā. Saprotiet, un viņš saprat to, ka var būt problēmas. Jo tajā laikā, jo joprojām laikā, cik mums ir bijuši uzbrukumi Krišna Balarām Mandira tempļa prezidentiem. Jā, kad Amakana Maharaģa atceraties? Viņš atstāja šo ķermeni, cik 2 gadu atpakaļ, jau gadu atstāja ķermeni. Viņam arī, viņš bija tempļa prezidents, tā kā viņam šāva, viņi gribēja nošaut pandas, tie bandīti, lai iebiedētu viņu, viņš dod kaut kādas tā kā reket naudu, kādu nodevs. Viņš teica, laiks pieņem sanjās ar. Bet tas ir, tie ir uzbrukumi, tā ir Indija, tas ir transcendentālā vieta, kas var būt, viņi pat cīnās par tempļiem vispārējais. Un viņš aizgāja prom, un viņš sāks atkārtot svētos vārdus. Cik viņš dev solījumu, kurš atcerās? Ne. 10 miljārdi svētos vārdus atkārtot. Tas aptur mēs reiķinājām, tas sanāk 3 lakus dienā. 300 000 vārdus. Mūsu aprēķinos tas ir 192 apri kaut kur. Katru dienu atkārtot. Un kur viņš atkārto, viņš uzcēla mazu būdiņu, Indijas būdiņu, vienkārši sēdēja būdiņu netālu no
Čandrišāra vietu, kur kungs šeit dziedāja savus kirtenis, viņš uceļ būdī vienkārši un dzīvot un skait svētos vārdus, guļ uz zemes, un ēd tikai vienreiz dienā, principā, ziniet, to saucās goprašam, man liekas, saucās, ka to rokas aiz mugurā aizliec, paņem kičerieti, kas tikai ir no rīsiem un no mungdāla, vai no dāla, saliek bez garšām, bez neko, un vienkārši ēd, bez rokām, ar muti. Un, principā, daži saka, ka viņš tikai cik var paņemt, vienreiz muti, tik var apēst arī. Un viņš tā ēd, un guļ uz zemes, lasa svētos rakstus, sakārto svētos vārdus. Un viņam tas aizņem, daži saka 9 gadus, daži 7 gadus. Nav svarīgi būtība, bet būtība viņa apņemšanās. Viņš bija tik spēcīgi, veids askēzes, ka viņam pat tēvs teica, pietiek tāds askēzes, vai pat rakeri. Ja mēs skatāmies, viņa ķermenis jau tām nebija, tāds, šitien mēs viņš jau veselīgi izskatās, bet viņam, ka ķermeni redz, ka viņš pilnīgi, tāds, pilnīgi izkāmēs ir. Tā bija viņa tapa, viņa askēzes, ko viņš veica. Un kas pēc tam notikās? Viņam 1909. gadā parādās pirmie skolnieku, un viņš 1911. gadā nos ļoti slavenu lekciju. Viņa ir grāmata veselība Brahmans un Vaišnavs. Bhaktis Tansarasvati unikāla lieta. Unikāla lietu teica, viņš teica, ka viņš atnāca uz to lekciju, viņš ko no sākuma darīja, kas mums jāmācās, vēl mācīja, ko Bhaktis Tansarasvati mums mācīja. Viņš no sākuma, kad atnāca uz lekciju, viņš ļoti slavēja visas Vaišnavs, visas Brahmans sanākušos. Ja tur bija sanākuši kasta Brahmani visi. Viņi lepojās, kad viņu augstas kastas, viņiem tur, tie pagoni vai tituls sabāsts bija visur, viņi tur sēž, tur jā, un viņš no vēdām slavē, ka labākais no cilvēkiem ir Brahmans, un kas Gājatri ir augstāko no mantrām, un tādu, viņi visi tur sēž, jā, Bhaktis Tansara tik forši, mums viņš tā patīk. Un viņš pēc tam saka, bet, un ko viņš pasaka? Tas, kas ir piedzimis zemākā ģimenē, tas, kas ir pēdējais čandala, bet ja viņš ir Vaišnavs, viņš ir augstāks par Brahmanu. Un visi tie sanākušie. Mūtis vaļā sāk uz viņu bļaut aptuveni virsū. Ko tu runā muļķības? Kas tas tāds ir? Kā tas ir? Un principā visi bija šokā, ka kaut ko tādu var pateikt vispār. Spēt iedomāties. Starp kasta Brahmaniem, kas principā tīrākie. Paldies, mazlies. Paldies. Un viss pilnīgā šokā ir, bet pēc tās runas viss saprata, ka viņš būs milzīgs šķērslis Vaišnava kustībā. To vispār veidiskā filozofijā būs milzīgs šķērslis, bet viņam ļoti daudz pēc tās runas pievienojās ļoti daudz skolnieku. Jo tie, kas bija tīri, viņi saprata, ko Bhaktis Tansara gribēja pateikt. Un tas ir viena no tām lietām, kad mums jāsaprot, ka viņš nebija tāds mīksts. Jo, ziniet, tā, kad Bhaktivinoda kurs brauc uz darbu strādāt, viņam bija namahat, ko viņš vadīja, un tur nāca 100 cilvēku. Un tā, kad viņš brauc prom, viņš savu mazo dēlu, viņam bija tur 16 vai cik gadu, viņš tika lasa manā vietā lekcijas. Un tā, kad viņš lasīja lekciju, pēc 2 mēnešiem Bhaktivinoda kurs atbrauc, ir palikuši, ka 2-3 cilvēku. Viņš saka, kur visi ir? Kā es vienkārši runāju, kas jārunā? Kur viņi atnākušie teist un gulēt ir? Viņš šiem sludināja pa taisnu, nekādu maivadību, neko ļoti sludināja. Simku viņš sludināja pareizi, kas ir Krišana, kāds mums ir attiecības, viss bez nekādām spekulācijām. Un palika pāris cilvēku. Viņš kādu jēgu no viņiem, viņa Krišana negrib, viņam cits lietas interesē, karma, kanda, tur, šis dārmārka, kāma, mokša un viss. Viņš ir, mokša. Tas, kas iedomājas pabrīvi, kas nospļauties gribās. Viņš sludināšanas veids, kāds iedomājas, ka Bhaktivinoda kuram pat likās, ka bišķi pa skārbu. Bet pēc tam mēs sapratīsim, kas notikās pēc tam, ļoti svarīgi. Sākās ļoti smags posms 1914. gadā šo pasauli atstāja Bhaktivinoda kurs. Viņa Bhaktis Tansarasvati nepaspēja, viņš vienu dienu nokavēja, viņš kā atbrauc tēvs bija atstājis ķermeni. Un pats interesantākais, ko es detaļās neesmu saprotu, zinu, ka Bhaktivinoda kur ķermeni kremēja. Jo parasti svētos nekremēja, ziniet. Svētos aprokeri. Un tas ir interesants fakts, bet es vēl neesmu viņu izpētījis. Tas ir jāpapēta, jāpaskatās viņa autobiogrāfijā, ko saka citi. Bet tā no tā detaļa 14. gadā viņa tēvs atstāja ķermeni, principā viņas skolotājs, kas viņam deva norādījumus, lasīja grāmatas un viss.
un pēc pāris mēnešiem atstāja ķermeni Gorka Šordās Babadži. Un kā viņš atstāja, viņš atstāja ķermeni, un par viņu ķermeni tur kasta Brahmana cīnās, lai to ķermeni dabūtu savā templī iekšā, un lai, principā, kā nauda atnāktu. Un lai cilvēki nāktu, daršanas, samadhī, un vienkārši dot atkal naudu. Un viens ir tāds Brahmans, ka viņš nāks pie maniem. Ja viņš jau ķermeni paņemt un ielikt savā templī, uztaisīt viņam samadhi un visu. Un parādās Bhaktisiddhanta Sarasvati, un viņš ir slavenā frāze, kas arī nāk, jo ziniet, Jēzus Kristus ar ko līdzīgi ir teicis, bet interesantākais, redz, ka viņam var pieskarties tikai tas, kurš nav gadu ievērojis celibātu. Tur ir sanākuši tikai Babadži un svētie, it kā. Klusums tā. Kurš gadu nav bijis ar sievieti kopā, iedomājas gadu. Klusums. Tur viss Babadži, principā, kas sievietēm skatīties virsū nevar. Un teica, kā jūs pārbaudīsiet? Un policists tur bija atskrējis, fiks aprakstīts. Un policists, kā jūs pārbaudīsiet? Es zināšu un es ticēšu. Visi ļoti baidījās un zināja viņa askējas, ja viņi blakus viņam nevarēja melot. Tas, svēts Prabhupāda teica, tu 12 gadus principā nemelo, viss pēc tam, ko tu saka, piepildās. Un kas notiekās? Mēnesi, viņš saka, viss klusums. Čak jūs varēsiet ņemt šo ķermeni, kurš mums 6 mēneši ievērojas celibātu ar klusums. Čak labi, mēnesi klusums, vismaz 3 dienas klusums. Un pēkšņi visi tie Babadži un svētie pieceļās un aiziet prom, viņš paliek viens savs skolotāju. Nedomājieties? Vienkārši viss tā un policija šokā, kāds viss tā atrisinājās. Tīrība. Kāda viņa tīrība bija. Un tā, ka viņš apglabā Gorka Šordās Babadži, principā Bhaktisiddhanta Sarasvati iestājās mazliet depresija. Viņš ar mani skolotāju aizgājuši, es nevaru viens pats vairs nest. Man nav ar ko parunāties, man nav kam prasīt padomu vairāk. Man nav, neviens vairs palicis šeit. Un viņam iestājās maz depresija. Un viņš skaidrs ap un ieiet meditācijā. Un pēkšņi viņš redz, ka nāk Harinām savā meditācijā. Viņš redz, ka kungs Gauranga Nityananda iet. Viņš redz savu skolotāju Bhaktivinoda Thakur Gorka Šordās Babadži. Un viss nāk viņam pretī šajā vīzijā. Pat aprīkst, kā mēs nebija sapnis, tā bija tāda vīzija. Tāds mazs mirklis, ko viņš ieraudzīja. Un viņi visi nāk viņam pretī un dzied Harinām. Un pēkšņi Gauranga viņam pienāk, ko tu sēdi, ko tu bēdājies? Tā nav tava misija. Cik tev jāiet, jāsludina, jānes. Un Bhaktisiddhanta Sarasvati saka, bet man no sekotāji, man nekas nav. Viņam nekas vispārībā nebija nekas. Viņš saka, tev viss būs. Es pa visu parūpēšos. Ej, nes svēto vārdu visai pasaulē. Un kas notiekās? Bhaktisiddhanta Sarasvati principā iziet no meditācijas, un viņš apraksta. Pēc tam viss, ko es ievēlējos, viss piepildījās. Vot viss. Viss, ko es gribēju, viss principā piepildījās. Man nebija tikai piedomājis, piepildās. Man tā svētība bija atrasties, kaut kāda, svētība, Maharadža svētība, Maharadžam tieši tāpatās ir. Viss, ko viņš ievēlās, piepildās. Bhakti Ganga Maharadžam tieši tas pats ir. Viņi iedomājās galvā kaut ko pilnīgi nereāli. Pirms Rupa Seva. Jā, viņš arī ievēlējās. Viņš domā, kāds iespējas pie govārdā. Viņš sakārto visu izstāst, viņi pat piepildās. Lietas piepildās, pēc, ka viņi redz Prabhupādu, ka viņš bija atbraucis uz Ameriku, viņš sēdēja uz soliņu, un viņš jau stāstīs, ka viņam būs 108 tempeļi. Ka viņam ļoti daudz skolnieku, un tas cilvēks blakus, kas sēž, viņš saka, kur jūs tagad esat? Es tur dzīvoju pie vienas ģimenes pagrabā. Bet kur tad jums viss tas būs? Viņš kā man laiks tikai šķir. Viņš arī Indijā to pašu stāstīja vienam puģārī, kur ir Rokuļuvi aprakstīts šis stāsts. Viņi redz, bet mums redzējums ir, mēs skatāmies nākotnē un redzam figu. Kad svētie skatās, vai Mārtiņi redz vai kaut ko vēl. Bet, kad mēs skatāmies, mēs neredzam, bet, kad svētie skatās, viņi redz, kas būs. Mēs neredzam. Viņi redz, tāpēc viņiem jāprasa svētība, viņus jāklausē. Nevis jādomā, ka mēs kaut ko vairāk pa figu ieraudzīsim tur. Neredzēsim tur neko vairāk pagaidām, tāpēc mēs vienmēr prasam svētību. Bhaktisiddhanta Sarasvati saņem šo svētību no paša Gauranga Mahaprabhu. Viņš saņem svētību, ka šo misiju nest,
Un viņš, kad iziet ārā no meditācijas, viņš sāka nenormāli sludināt, bet pirmais, ko viņš izdara, viņš pieņem sanjās. Tajā laikā sanjās nebija populāri. Viņš pieņem vanāšam dharmā sanjās. Tā ir, principā, ziniet, tā ir 4. tā kā attiekšanās dzīves kārta. Jo sanjās var būt arī ģimenēs, dažādi veidi sanjāsi ir. Un tajā laikā nebija tāds tridandī sanjāsi. Tridandī, ko nozīmē? Tas, kas kontrolē ko? Runu, prātu, jutekļus, jā. Viņš kontrolē 3 lietas, tāpēc tajā tridandī, ko skolotāja nesā, redzēt to koku. Tur iekšā ir 3. Un viņš pieņem tridandī sanjāsī pieņem. Kas arī tajā laikā neredzēts. Viņš izpēt svētos rakstus un atrod, Madhavačāriem tur rakstos atrod šo tridandī, ka tāda ir bijusi. Un viņš iet gangā, nomazgājās, iznāk ārā, paklanās savam garīgam skolotājam, un viņš no bildes viņas pieņem sanjās. Vai jūs zināt? Jo tajā laikā nebija neviens, kas viņam var iedot sanjās. Spēt iedomāties? Nebija neviens tā, ka mums tagad ir tik daudz iespēju. Bija ļoti daudz spekulācijas. Nebija vispār normāli, tur cilvēki palikuši īsti. Un viņam nebija varianti. Viņš pieņem no bildes, meditējotas bildes, viņš pieņem sanjās. Viņš atsakās. Un tad sākās viņa lielā sludināšana. Viņš atvērs, 64 templis pa visu Indiju vaļā. Viņš gāja sludināja vislielākajos pasākumos, vispārējais cilvēkiem mācīja atkārtot Hare Krishna, normāli gāja cīnījās ar Majavadī, braukāja. Vai ziniet, ka viņam gribēja nogalināt, atceraties? Ka viņam bija pasūtījums slepkavību viņu, ka viņi gribēja nomētāt uz akmeņiem. Viņš bija gājis vienu lekciju, un viņam bija pasūtījuši viens tāds cilvēks, kas ļoti nemīlēja viņu, kas pat viņu cīnījās. Viņi pasūtīja cilvēkus, un cilvēks salied augšā uz mājas jumtiem un tādiem akmeņiem apmētāja. Viņi ir sekotājiem. Un tā, kad viņi ieskrēja mājās iekšā, viņi viens skolnieks, kas pēc tam kļuva par viņu tuvākos skolnieku, kas ļoti līdzīgs viņam ir, tāda bildes vēl saglabājušās, bet varbūt parādās, bet nav svarīgi, viņš ļoti līdzīgs, viņš paņēma savu skolotāju drēbes, pārģēbās, kā Bhaktisiddhanta Sarasvati, uzvilka tās brillītes apaļās, uzvilka to visu šafrānu drēbes, pārvilka un izgāja ārā, un Bhaktisiddhanta aizbēga prom pa citām durvīm. Viņš izgāja viņu nomētāja, bet viņš arī izdzīvoja. Tas laiks kāds bija, kad cilvēki nevis ticēja, bet āršķirīgām formām tā bija pieķērušies sam tituliem, naudai, varai, kas nāca kopā ar reliģiju. Mums tā līdzīgs tituls ir baznīcās kaut kas līdzīgs noticēs, ka pa tituliem cīnās. Bhaktisiddhantas var turpin vēl smagāk, vēl vairāk sludināt. Viņš izdomā, ziniet kādu revolūciju? Viņš izdomā jukta vai ragju. Viņš paņem no Rūpga Svāmī norādījumus un Ragunātas norādījumus paņem. Ja viņam viens no pēdējiem norādījumiem, ko viņš teica, ka jums ir jāsako Rūpa un Ragunātas Svāmī putekļiem jāņem no viņa kājām. Jāsako viņa mācībai. Un viņš izsāk izmantot terminu jukta vai ragiem. Visi jāizmanto Krišnas apziņas kalpošanai. Visi. Nevis jāatsakās, kā mēs esam pieraduši tajā laikā, bet jāizmanto. Tāpēc ļoti daudz nevarēja saprast. Es redzējuši bildi, ka Bhaktisiddhanta Sarasvati brauc ar Rolls-Royce, tām mašīnām smieklīgām. Tajā laikā viņš brauc uz lekcijām ar Rolls-Royce mašīnām. Un visi šokā. Kāpēc sanjāsī brauc ar Rolls-Royce? Čik tu esi Krišna do labāko, Krišna visbagātākais ar. Tāpēc atceries, ka Prabhupādam arī prasīja šo jautājumu. Viņš ir kā, kāpēc jums te skolnieki, ka tādām mašīnām brauc, ar limuzīniem brauc pakaļ? Viņš ir, kas tā pa mašīnu vispār? Tā mašīna no zelta vajadzēja būt, no dimantiem. Tā ir normāla mašīna garīgam skolotājiem. Jo kāpēc apziņās pot? Bhaktisiddhanta Sarasvati sev nāsocēja, ka viņam tas ir vajadzīgs. Viņš to visu ko darīja, savam skolotājiem akal atdeva. Jūs jau garīgais skolotājs ir Dieva pārstāvs, bet viņš neasociē to, ka viņš ir Dievs, viņš kas īpaši ir. Saprotiet? Viņi neasociē to, ka viņi ir. Tāpēc viņš teica, kad mans skolnieki, ne jau man ir skolnieki, viņam Gaurkeša ordās Babaģi aizliedz pieņem skolnieku, ziniet, ja? Un vēl viņš nevarēja dzīvot Kalkotā, un kas bija trešais aizmirs. Uz Kalkotu nebrauc un kaut ko vēl tu tur nevarēja darīt. Aizmirs ko. Bet pirmais viņš, kā viņš attaisnojās, man jau skolnieki nav, tie visi jums kaut kas šādi Babaģī skolnieki ir. Tie nav mans skolnieki, es visu viņus jums atdodu. Es vienkārši tikai viņam kalpoju. Kalkutā es nedzīvoju. Es braucu uz templi. Tas, ka, ziniet, šī vieta nav atšķirīga no Vrindāvana. Es to Vrindāvanu nekad nepametu, kā šim Prabhupādam arī teica. Žurnālis saka, no kur jūs esat? Viņš saka, Vrindāvanā. Žurnālis saka, jūs man nesapratat. Jūs esat Ņujorkā, viņš saka, neesam Vrindāvanā. Žurnālis saka, jūs esat Ņujorkā, kur ir Ņujorka? Neesam Vrindāvanā. Mans ķermenis ir Ņujorkā.
apziņa, saprotiet? Un tā ir apziņa. Bhaktis Sarasvati, jūs zināt, viņam bija tādi garie mētē, ziniet, ja? Smalkie mēti, viņam bija tāds cepurs, spiedz ir tāds bildes, ka viņš stāv kā lords aptuveni. Viņš bija sanjāsi, iedomājieties. Cilvēks, ka viss attiecies. Un viņš vienkārši rādīja šo piemēru, kad visi jāizmanto Krišnameru. Un viņa tempļos, ziniet, kas bija, viņš teica, tagad bija Mangalārati, viņam daži tur dziedāja, bet vēl skaļāk skanēja kas? Grāmatu iespiešanas aparāti. Viņš altāra zālē viņas bija līdz iekšā. Tā ir Brihatmeridanga. Viņš saka, jūs nedziniet kā, kad tas aparāts, tas ir 1915. 20. gads, tie aparāts, pēc cik liela iespiešanas aparāts, tie nebija printerīši maziņi tādi. Un tie nebija klusi, tie bija nenormāli skaļi aparāti. Un viņas altāra zālē bija bāz iekšā. Un viņš teica, tā Brihatmeridanga, jūs nedzirdat, kā karatāla Bridanga tur sitās iekšā? Čik jūs nedzirdat? Čik tas ir kirtons, tā ir harināma. Tie svētie vārds, kur viss tā, jā, Harivā. Nesaprotam, ka mēs nedzirdam to, un kas notiekās, tā ir Brihatmeridanga, tā ir varanais kirtens, un tikai Prabhupāda teica, kad kāda jēga no mūsu sludināšanas, labāk iedodiet grāmatu, iedodiet Bhagavad Gītu, šimam Bhagavatam iedodiet, lai cilvēks lasta, pēc ka viņš paņems viņu līdzi visu mūžu. Un Bhaktis Sarasvati vienos frāzēm, kas man ļoti patīk, tā, kur ir bija, īsa tāda, kur palika. Viņš pateica, kodolē, īsaiņš pēc, kāda jēga no jūsu džapas? Viņš ir sludināt. Labākā džapa ir sludināšana. Viņš teica, vot jābūt kas ar. Teica, kas atcerieties, kad Uttamadikāri nesludina. Uttamadikārs nozīmē, ka viņš visur redz Dievu, viņš neredz nekādas atšķirības. Viņš visur redz Dievu bērns. Atnāk svētais, kā Krišna Bhagavad Gītā, kad Uttamadikāri neskatās, viņš skatās kā uz suņēdāju, tā uz brahmanu vienādi, viņam nav atšķirības. Jānolaižās uz Madhyamadikāri līmeni, lai varētu sludināt. Un viņš nolaidās tajā ziņā, lai sludinātu un cilvēkiem dot iespēju saskarties ar Krišnu vispār kaut kādu. Un viņš iespied grāmatu, žurnāls, viņam bija pirmais žurnāls angļu valodā, kas iznāca tajā laikā Indijā, Harmonis saucās. Šādi Šila Prabhupāda, viņš Prabhupādam lika rakstus rakstīt iekšā. Tajā žurnālā viņš teica, spiediet iekšā vēl. Viņš tikai vajadzēs, mēs pārdosim templi marmoru. Viņš teica, kāda jēga no tā marmora? Galvenais ir grāmatas iespiedies. Viņš Prabhupāda man teica, templi nav būtība. Būtība ir, lai sludinātu. Tāpēc Prabhupāda teica, vajadzēs, mēs templis pārdosim, lai iespies grāmatas. Mums to Latvijā ir vajadzētu tā kā pieņemt. Likumi, ka mums ir pēdējā grāmata iespies 97. gadā. Cik 30 gadus atpakaļ. Tagad Gornandam iespies grāmatu pilnīgās jautājumas, pilnīgās atbildes. Un pateicos, viņam varbūt Bhagavad Gīta beidzot būs sadāk, Juris ir izpircis, visu antikvariāts ir. Jo es nezinu, cik tad Bhagavad Gīta kotējās kādā cenā. Dažādi. Bet vidēji nav palēto pa 2 eiro. 14 eiro bija. 10-15. Tā, kad mēs izplatījām, tā, ka viņas bija 6000 un viņas konteineros. Viņš bija 6000, mēs izpirkām. Viena grāmata maksā 50 santīmi. 50 santīmi, 70 centi, 80. Spējat iedomāties? Mēs vienkārši izplatījām tā teikt visur. Un man ļoti labā bilda atsūtīja Raits Prabhu, viņš bija kārtojis kaimiņam šķūnīt. Kaimiņš vāc ārā no šķūni. Bojām viņš teica, ka visu uz atkritumiem un pirms dažām dienām tur izdomāja aiziet paskatīties. Jā. Viņš atver vaļā to šķūni un tur pie vēstu čupā augšā Bhagavad Gīta stāvēja. Tā bija tavējā. Domājies, bet zinājums, kad palūdz viņām stāv augšpusē, tu atrod. Tas ir neparastākās lietas, ka mums jāsaprot, kad Krišnas apziņa izplatās, vienkārši mēs viņu neredzam, mēs nesaprotam, mēs neticam tiem brīnumiem, jo tie brīnumi notiekās. Es tāpat grāmatu atradu, pirmo grāmatu, 11. klasē mācījos, kad mana vidusskolas draudzenē mamma grāmatas metā uz makulatūru nodeva sasēju žurnāls un tad to striķi apkārt un augšā es ieraudzīju šī Upanishadu. Un es nevarēju saprast, kāpēc man viņa jāņem, bet kāds iekšā bļauj ņem. Un man viņa tā iepatikās tas Višnu zīmējums 4 rokām, tur tāds wow, kas tas tāds ir. Es pat nezināju, es viņu nesēju, cik 2 gadus somā līdzi sev. Nesaprotot, kas tāds sab ir. Un tas ir Bhaktis Sarasvati noslēpums, vai misija, ko viņš iedod Šilam Prabhupādam. Viņš iespied grāmatas, tev nav iespied grāmatas, izdod grāmatas par Krišnu, lai viss grāmatas tiek izdotas.
Šo Prabhupādu Šrimad Bhagavatam tāpat vien pārtulkoja. Jo Šrimad Bhagavatam tajā laikā nebija populārs. Šrimad Bhagavatam tā ir rasa. Tā ir attiecības ar Krišnu aprakstīts, kas ir Dievs un kas ir mēs un savstarpējās attiecības, cik mums tos ir. Un Bhaktis Sarasvati zināja. Šeit viens no maniem skolniekiem šo misiju izplatīs. Un viņš skatījās tieši uz Prabhupādu. Viens cits Bhaktis Sarasvati skolnieks domā, ko uz viņu skatās. Bet viņš saprata, ka tas viņu neskatās. Viņš paskatījās aizmugurē, tur sēdēja Baičaran, Prabhupāda sēdēja aizmugurē. Un šeit Prabhupādam bija viena laba īpašība, kāpēc viņš varēja izplatīt visu šo misiju. Bhaktis Sarasvati arī teica, ka viņš teica, jo viņš ļoti uzmanīgi klausās. Un tāpēc Prabhupāda teica, mans veiksmes stāsts ir kāds, tāpēc, ka es neko pats neizdomāju. Es atkārtoju visu, ko mans garīgais skolotājs teica, es pats neko neizdomāju. Bhaktis Sarasvati viņš bija revolucionārs, viņš uztaisīja ko tādu, ko neviens nedarīja. Viņš sūtīja savus skolniekus no durvis durvīm sludināt. Viņš pateica, atcerieties to stāstu Stavno Parikādešī, ka viņš atnāca uz savu matku. Matkas ir tā vieta, principā, kur templis, kur mācās garīgi mācību, Gaudiem matkas saucās. Un, ka viņš atnāk, kas notiek, kas viņš ierauga savus brahmačarīs, savus smūgus, saka, mēs ar Kādeši ievērojam gavēni. 64 sapes, Gaudiem matkā, ziniet, likums viņa tajā dienā mēd. Sausais. Un viņš skatās, viņa tur vārtās, un guļ, viņš saka, visiem mēst, pats aizgāja uztaisīja kičerī un piebaroja visu brahmačari, viņš iet uz ielas sludināt. Kādi jēgni jūs gulēšanas šeit ir? Un tad bija tā mācība, kas mums ļoti svarīgi pašiem saprast. Mums nav būt pareiziem šeit. Iemācīties 20 gadus pareizi tilaku likt uz pieres. Mums nav tāda, ka tā nav garīgā praksa. Tad 20 gadus nākt šeit un tikai ēst. Tā ir no mūsu praksa, bet tas ir process jau labs. Daudziem strādā labreiz. Mēs zinām viņus par templi, mēs viņus saucam par prasādu jogiem. Mēs esam redzējuši viņus. Daži par zigāņu izskatās, un viņi jau, kā saka, maniec vaišanās draugs, viņš Amerikā dzīvo, viņš, kad atbrauc, viņš, ka daži prasādu jogi nav mainījušies ar 25 gadus. Es saku, jā, viņi progresē jau. Viņi nemainās, viņi pat zina, cik viņi pat zina, viņi tā iziet ārā no mājām, zina, kur pus iet pēc smaržas, kad ēdiets gatavs. Viņi ienāk iekšā tikai tad, kad ēdiets gatavs ir. Nu, ir tādas spējas pareizi, tās arī viens un mistiskām spējām, kur viņš apziņājam. Zināt, kad atnākt. Un kas notiekās? Un Prabhupāda iedeva mums šo nektāru iedeva visiem pieejami, saprotiet? Viņš iedeva visiem pieejami, bet Bhaktis Sarasvati, viņš atteicās, lai nebūtu šī sahadžī, raganuga, spontānā kalpošana Krišnam. Viņš teica, vaidya sadana bhakti, jums jāseko noteikumiem stingriem ir. Jāievēro tas viss ir, bet jūs nekad nedrīkst aizmirst rūpu un ragunāti. Viņa norādījums. Tāpēc viens, ka mēs sekojam āršķī kaut kādiem rituāliem, bet mums jāiemācās saprast, kas ir ačārija. Ačārija bija Bhaktis Sarasvati. Jūs ziniet, ka šim Prabhupādam ir, ka Bhaktis Sarasvati arī sauc par šo Prabhupādu. Tāpēc jūs lasīsiet cits grāmatas, piemēram, Ačārija cits grāmatas, viņš sauc par šo Prabhupādu. Tu nevar saprast, kāpēc viņš par Prabhupādu viņu sauc. Mums tikai viens Prabhupāda ir, mūsu Prabhupāda. Nē, Prabhupāda ir tituls. Un tāpēc, kad viņas skolniekiem viņš piedāja, jo visi skolnieki tajā laikā sauc kā? Svamīģī vai Kūl Svāmī. Kūl Svāmī. Kūl Svāmī, krutais skolotājs, vai Kūl Svāmī, tāds foršais skolotājs, no hipijs, 77 gads. Hipī viņi tā sauc šo Prabhupādu, mūsu Prabhupādu. Un tad, kad viņam skolnieki prasa, kā pareizāk jūs saukt, viņš saka, ir tituli dažādi, Šripādu, Višnupādu, Prabhupādu. Un visi skolnieki pēc tam tā domā, mēs uzdeviesim par Prabhupādu. Kaut jau Prabhupādu negribēja, lai viņi tā izsauc. Tāpēc, kad Prabhupādu bija jau, Bhaktis Sarasvati bija šo Prabhupādu, viņi tā skolnieki sauc, bet viņš saprata, tas nav tā, kā man sauc, viņi īstenībā sauc mans skolotāju. Jo daudzās lekcijās šo Prabhupādu saka, jūs atsūtīt mans skolotājus. Un viņš pieņēma to titulu, daudz garīgie brāļi, un Prabhupādu viņi kritizēja par to. Kā tu arī pieņem tādu titulu, kā tu vispār vēl galīgi apnāk liela kāra pateikt, nekaunīgs palicis vai ko. Un viņi ļoti kritizēja. Bhaktis Sarasvati vispār kritizēja visu. Tā, ka viņi ieraudzīja daudz gāja līkumu viņam apkārt. Jo bija bail, nedod Dievs, viņš pamanīs kaut kādu man nepilnību. Gāja līkumi izvairījās, un visi tie, kas nesekoja autoritīvai vediskajai sistēmai, viņi izvairījās. Prabhupādu visi garīgie brāļi kritizēja. Pirmais Prabhupādu izdomāja sievietēm do brahmanisku iniciāciju. Iemācīja meiteniem vienmēr sarī vilkt mūks. Tas, ka nebija, kas viņas apmāca.
Ko tik viņš tādas iespējas mums iedod? Šim Bhagavatam iedod, kas kaut kas nereāls. Jo tajā laikā, kad Bhaktisiddhanta Sarasvati bija, ziniet, kad bija tāda pieņema, ka sanjāsi nedodās ārpus Indijas, bet Bharata vāršas neizbrauc ārā. Sludināt. Un Bhaktisiddhanta Sarasvati sūtīja savus skolniekus. Varbūt daudz nezinu, bet kad Bhaktisiddhanta Sarasvati sūtīja savus skolniekus, viņam skolnieks sūtīja atskaits un teica, šeit nav iespējams sludināt. Šeit cilvēkiem neinteresē. Un ko viņš pateica? Atveriet kafejnīcas, nolīgstiet pavārs, kas gatavo gaļu, galvenais, lai viņi nāk. Iedomājieties? Šeit nav svarīgi, tas ir tā detaļa. Galvenais, lai cilvēkam stāstīja par Krišnu. Un tā kā Prabhupāda rakstā no populārākā varbūt lieta, ka Prabhupāda arī bija, ko Prabhupāda teica. Prabhupāda, ka es braucu uz Amerikas, bija gatavs gaļēst. Es nezināju, kas tur ir. Bija mums klība baumas, ka tikai gaļēdi. Bet, kad viņš ieraudzīs saldētas dārzes, viņš tāds, tomēr nebūs. Un te Prabhupāda skolnieki prasīja, jūs būtu ēdis? Gaļš, tomēr nē. Bet misijā viņš bija gatavs, jo mēs brīžam pieķeramies ārišķīgai formai. Mēs pieķeramies formai, es ievēroju gavēni, es agri ceļos, tā jau nav būtība. Būtība ir neaizmirst Krišnu. Nevis iemācīties agri celties. Sētnieki arī agri ceļās, pareizi? Un tajā pašā laikā, kad bija Prabhupāda, pirms tam atceries bija tāds Vivekananda, kurš lasīs. Vivekanandas autobiogrāfija, joga autobiogrāfija, atceries bija tāda grāmata. Un ko Vivekananda sludināja? Ko viņš sludināja? Viņš galvenais ir labi darīt savu darbu. Ja tu esi futbolists, spēlē labu futbolu, nav tik svarīgi, kā tā ir garīgā praksa. Prabhupāda, kad to lasīja, viņš var šokā, viņš kas pa sviestu. Būt šeit un tagad, tas tieši tas pats ir. Es labs cilvēks. Bhaktisiddhanta ir, kāda jēga no laba cilvēka ir? Kāda jēga no viņa ir? Ja viņš Krišnu nezina, kāda jēga? Un tāpēc ļoti daudziem nepatīk viņa sludināšanas veids, jo angļu mācība būt labam cilvēkam. Un tāpēc mums arī jāsaprot pašiem ir, kad mēs sekojam Šilam Prabhupādam un Bhaktisiddhanta Sarasvati. Mēs sekojam viņu piemēram un ko viņi mums mācīja. Tas, ka daži ir kaut ko tur teiktu, tur astroloģija jāmācās, tur kas, jā, bet tad mūsu būtība. Bhaktisiddhanta arī bija astrologs. Viņš bija skolu, viņš visu atteicās. Atcerēsim, piemēram, kāda jēga, mēs šeit neesam atnācis zvaigznes skaitīt. Un skatīties, kad tur ir sadasaķi vai kaut kas vēl, tas neizmēr būtību. Tāpēc mēs pieķeramies pie šos Prabhupādas pēdām, pie viņa dotī, kā saka, maliņas pieķeramies un cenšamies viņu aizlaukt. Tā kā Prabhupāda lasīja lekciju, viņš teica, dargie skolnieki, jums nevienam no kvalifikācija nonāk Golokvarim dāvadā. Bet es jūs visi ielēdīšu pa sēdes durvīm. Tā ir mūsu vienīgā cerība. Mēs te pareizi pūģi taisam piedāvājam ēdienu vai ko. Nebūs mums kvalifikācija. Brīžam tur piedāvājam ēst un pirkst iebāžam degunā uzreiz vai pieskaramies ausī vai mutē, visu to jāmazgājas. Netīrs. Mēs tik daudz notiekumu nevaram sekot, bet mums ir būtība jāiemācās ar saprast šos garīgos skolotājus, viņiem kalpot. Un viņiem kalpot, mēs kaut kā attīramies šajās dienās, viņiem meditējot, klausoties. Mēs kaut kādā sirdī ceram, ka tās pārmaiņas notiksies, ka mēs varēsim kaut ko transformēt, arī mums kaut kāds klikšs notiksies. Ka mēs gribēsim no rīta atkārtot Hare Krishna, nevis atkal jāskaita. Vai atkal jāpiedāvā. Es gribu ātrāk ēst. Ko tik ilgi tos dievības ēd? Vai kaut ko vēl. Tas tā nav mūsu praksa. Mēs cenšamies iemācīties, kā Bhaktisiddhanta Sarasvati savaldīt savus jutekļus. Vai Prabhupāda vismaz piedāvājot Krišnam. Vismaz piedāvājot Krišnam. Un es nolasīšu uz beigām. Vienu citātu, ko Bhaktisiddhanta Sarasvati teica, divus varbūt. Vienu, ka viņš atstāja pasauli. Vienu no pēdējiem norādījumiem, ko viņš deva. Viņi tur ir 18 aprakstīti, bet tī pa punktiem es saliek, bet viņam vienkārši bija ļoti skaista runa. Klausieties ļoti uzmanīgi. Katram no jums ar lielu apņēmību jāsludina šī rūpes un šī ragunātas vēstījums. Mūsu mērķis ir kļūt par putekļu netīrumiņiem uz šī Rūpsga Svāmija sekotāju lotus pēdām.
Pasniedziet kopā ar Šraja Vigraha ēnām, mums jāpliek viņa ēnām. Tādā veidā jūs varat apmierināt neduālās patiesības visaugstāko pārpasaulīgos jūtekļus. Šajā pasaulē jums jādzīvo vienkārši, tiecoties tikai uz vienu mērķi – kalpot Krišnam. Neatstājiet kalpošanu neatkarīgi no tā, kādās briesmās, nepatikšanās vai vajāšanas jūs piemeklētu. Jums nevajadzētu būt samulsinātam, ka lielākā daļa cilvēka nevēlas dzirdēt par pārpasaulīgo garīgo kalpošanu. Nepārtrauciet klausīties un sludināt Krišnu Kathu. Šis ir jūsu badžans, vienīgā lieta, kas jums pieder. Es lūdzu jūs, vienmēr atkārtojiet tā kunga vārdu, atceroties, ka mums jābūt pazemīgākiem par zāles stiebriem un pacietīgākiem par koku. Tie viņa pēdējie, principā, norādījumi mums, kas mums jāņem vērā ir savā sirdī. Un šeit ir viena, par ko es nobeigšu, ko Bhakti Siddhanta Sarasvati vien mīļas izgriezums frāze, ko viņš teica. Ja mēs sēžam un nemēģinam izplatīt patiesību apkārt, ja mēs domājam, ka cilvēki, kuri sasnieguši materiālo progresu, ir tik ļoti iegrimuši pilnīgi citās problēmās, ka viņiem nerūp atma dharmas sludināšana, ja mēs ticam, ka mūžīgai vēstījums no austrumiem neatradīs iespēju uz rietumu cilvēku sirdīm, ja sēdēsim ar tādām domām, ļaudamies izmisumam, tad nepienāks diena, kad par patiesību varēs runāt publiski. Tie, kas augs pēc patiesības, ir jāmeklē visā pasaulē. Dvēseles, kurām ir slāpes pēc patiesības, ir jāpaņem no vietas, kur tās atrodas. Ar iepirkumu maisiņu, kas pilns ar patiesību, mums jāceļo uz katru pasaules malu, kas zina, kad un kam atnāks veiksmi, kurš un kad pievērsīs savu seju patiesībai. Tāpēc daudzinot kirtenu, sludinājumu atkal un atkal jāpiet apkārt šeit zemē. Tad redzēsim, tad sapratīsim, ka visur var atrast tādas patiesības meklētājs, kuriem runāt Hari Kirtan nozīmē gūt labumu gan sev, gan viņiem. Bhakti Siddhanta Sarasvati Maharaj ki.